Igaunijā un Lietuvā, kur strādā tās pašas skandināvu bankas, SEB un SVED, plus vēl, kā saka, pārējās, izsniegtā nauda kredītos uzņēmumiem, uzņēmējiem kopumā ir apmēram par 10 miljardiem lielāka ekonomika nekā Latvijā. Rodas jautājums, kāpēc Latvijā situācija tik slikta, ka tās pašas bankas, kas kreditē Igaunijas un Lietuvas ekonomiku, negrib kreditēt Latvijas. Un tā diagnoze, lai kaut kas mainītos, mums jātiek vaļā no vienotības. Partija, kura 15 gadus vada valsti, pēdējie 5 gadi pēc tam, kad tika padzīta iepriekšējā doma, teica, ka tas būs restarts, izaugsme, Rīga ir nonākusi stagnācijā, puse no Vecrīgas kafejnīcām ir ciet, labākās vietās veikali, kur vajadzētu būt vislabākajiem veikaliem, viņi ciet un nevarās vaļā. Un tā nav nejaušība. Tā ir principā situācija tāda, kad kaut kas ir jāmaina. Un līdz ar to ir vajadzīgs mērs, kas būs Rīgas saimnieks, kas atbildēs par visu, kas notiek Rīgā. Gan par to, kas notiek un ir labi, gan par to, kas ir slikti. Un es gribu pasvītrot tieši, jo tas, ka būs arī problēmas, to mēs nevaram nekādā gadījumā nepiedzīvot, jo ir cilvēki, kas tāpat pieļaus kaut vai kļūdu. Ja? Bet nevar būt tā, ka šodien ir problēmas, mērs neko nezina, atbildīgās amatpersonas nezina, gluži tā kā tas ir Rail Baltica jautājumā. 15 gadus valsti vada vienotība, un rezultātā atbildīgo nav.